Nu, Ingu es pazīstu vairākus gadus. Mūs ir savedusi kopā kultūra. Un Inga bija Kandavas domas priekšsēdētāja. Un es savukārt jau tur vairākus gadus braucu un darbojos ar vietējiem teātra spēlētājiem. Un tā šajos kopīgajos pasākumos Inga nāca vienmēr turēja mums roku un īkšķi, lai mums izdodas, un tā mēs sapazināmies. Valdi, pasaki, kāpēc tu brauc uz Kandavu? Tas ir vairāk tāds brīvprātīgais darbs, jo tā samaksa laukos tu pats zini, ka degvielai nesadzās. Jā. Laikam ir tā, ka faktiski, ja es tā godīgi sevi ieklausos, mani tur tie cilvēki, ar kuriem mēs kopā strādājam. Jo viņi ir ļoti talantīgi, ļoti radoši un ļoti atbildīgi visam šim procesam. Un tad brīžiem, tāds sajūties, teiksim, tās naudas dēļ to pārtraukt, tā būtu tāda maza nodevība. Man to tā kā negribētos. Un mūsu lauku reģionu cilvēki to ļoti novērtē. Viņi ir gatavi darīt vienalga ko, ka viņiem ir tik super režisors, tik cilvēcīgs režisors, tik talantīgs režisors, un mēs viņu gaidām. Mēs viņu gaidām ar tēju, ar cepumiem. O jā, ne tikai, arī ar zupu. Tā mēs esam kopā sarīvējušies ar kandavniekiem, ir īpaši ar to ļaužu daļu, kas ir tieši tāda aktīva pašdarbībā, un tā mēs to pasaulē kopā tur būvējam. Un ne tikai teātris, arī dziedošie, mūsu mūziķi, mūsu amatieru kolektīvi, mūsu grupas, jā, mēs visi darbojamies kopā, mēs tur tā nešķeļamies. Jā, mūsu uzvedumos piedalās gan dejotāji, gan vokāla instrumentālā grupa, gan koris, jā, tā kā šarmanta, es domāju, mērķtiecīga un darbspējīga. Man šķiet, ka šīs izrādes, ko Voldemārs rīko katru gadu kā tradīciju Kandavā, kad iestudē ar mūsu talantīgiem aktieriem šīs Līgo svētku izrādes, un neskatoties ne uz kādiem laika apstākļiem, viņas notiek. Un atceros vienu no iepriekšējo gadu izrādēm, kad tuvojās negaiss. Manai kolēģei Ivetai, kultūras pārvaldes vadītājai, ļoti bail no pērkona. Neskatoties uz to, viņa savu lomu spēlē līdz galam, līdz pērkons pacēla augšā dekorācijas mājiņu un visu mūziķu telti. Viņi vienalga turēja līdz beigām. Un labais bija tas, ka mēs šo izrādi varējām nospēlēt vēlreiz. Jā. Es tieši arī atcerējos šo pasākumu, kad pēkšņi uznāca šausmīgais pērkona negaiss un tās vēja brāzmas, un mēs aizmugurē visu turam dekorāciju, lai nepaceļas gaisā. Un tad, kad tas viss bija norims, mēs paveram tās dekorācijas durvis, estrāde tukša. Visi prom bija aizskaiši, jo sākās milzīgs lietas gāzes. Un tad, kā es smējos, mēs svinējam Jāņus otro reizi.